Šobrīd jau aiz loga pavasaris un cilvēki arvien vairāk izvēlas Rīgā pārvietoties ar velosipēdiem, taču tas bieži vien izvēršas par īstu nervu pārbaudījumu. Ja bez traumām izdodas nokļūt galpunktā, tad nav kur braucam rīku atstāt. Pirms kāda laika Rīgas dome aicināja iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par velo novietnēm. Kas reāli izdarīts un kad varētu būt pirmie rezultāti, to noskaidrot devās Līta Avotiņa. Andris ar velosipēdu pārvietojas 11 gadus. Viņš saka, uzlabojumi ir, bet Rīgas domē darāmā vēl ļoti daudz. Aizbraucot uz kādu no veikaliem, pieņemsim, tev nav kur nolikt. Ja? Tu slēdz pie ceļa zīmēm, braucot uz oficiem, tu slēdz pie kaut kādām restēm, tad ir konflikti ar apsardzēm. Šobrīd velosipēdisti lielākoties ir spiesti savus braucamarīkus pieķērēt pie koka vai staba. Tas savukārt ir labs ķēriens zagļiem. Drošas velo novietnes mazinātu garnedžu iespējas. Tas apgrūtinātu pašus zagļus, un ir arī jāņem vērā, kādas ir tās velo novietnes. Vai tas ir, ka mēs ieliekam tikai priekšējo riteni, vai mums ir iespēja pieslēgt gan rāmi, gan arī abus riteņus. Pēc ilgu gadu vilcināšanās Rīgas dome pirms 2 mēnešiem beidzot ķērās klāt problēmai. Šobrīd ir cerība, ka jau šajā sezonā velosipēdistiem būs, kur novietot riteņus. Protams, ne visiem. Realistiski skatoties, vajadzētu būt droši vien kaut kur no 20 līdz 40. Teiksim, ne pārāk optimistiski, ne pārāk pesimistisks prognozes. Tā vajadzētu būt. Šobrīd gan vēl grūti pateikt konkrētas vietas, taču skaidrs, ka tās būs arī Rīgas parkos. Principā līdz māja beigām ierīkot, sliktāk gadījumā jūnija sākumā, 20 velo novietnes parkos, centrālajos, tātad Kronvalda, Kanālmalas apstādījums Līvu, laukumā Esplanādē, Vērmanītī. Ja? Tā kā, tur tikai vienīgais jāvienojās un jākoordinē tās vietas precīzi. Dārgās degvielas un lielo sastrēgumu dēļ velobraucēji pilsētā kļūst arvien vairāk. Tas ir pozitīva aktīvā dzīvesveida dēļ, bet mīnus ir tas, ka Rīgas dome nespēja un tuvākajā laikā arī nevarēs visiem nodrošināt ceļus un velo novietnes. Līta Avotiņa, Renārs Muskars, Ilmārs Roķis, LNT.